10 zobenu kārts ir kā mazā nāve, un nāve šajā gadījumā nav jāuztver kā fiziska nāve, bet nāve pēc vēdiskās filozofijas ir dažādos līmeņos, jā, piemēram, tās var būt attiecību beigas, tā var būt arī fiziska nāve, bet šajā gadījumā, par cik šie ir zobeni, tad šeit nāve būs tieši kaut kādās domformās, kaut kādos prāta gļukos, kaut kādas domas, kuras mums ir nenormāli pienaglojušas pie zemes, ja mēs ar savām bailēm, ar savām šaubām, ar savām pārliecībām esam tik ļoti noguruši un sevi nolikuši guļas pozīcijā, ka vienkārši vairs nav spēka piecelties. Man šī kārtas bieži vien krīt ārā tad, kad ir mugursāpes, fiziskas mugursāpes, jo, kā var redzēt šajā attēlā, guļ vīrietis, kam ir pa mugurkaulu skriemeļiem sadurti iekšā zobeni. Un mūsu mugurkaulu skriemeļos atrodas mūsu karmiskās dzīves mācības, kuras, ja mēs nesaprotam, tad zemapziņa caur slimību mums piegādā šo citādāko izpratni par mācību stundu, ja, jo mēs šeit uz zemes nākam, lai mācītos, lai pieredzētu savu pieredzi, un tad, kad mēs ar prātu nesaprotam, tad caur šo slimību mums nāk šīs karmiskās mācības, kuras, tā kā zemapziņa saka, hei, mīļais, tu neesi tikai fiziska personība, tu esi arī dvēseli, un tev ir arī savas karmiskās mācības jāpiedzīvo šeit uz zemes. Un šīs kārtas nozīme ir tāda sagraušana, neveiksmes, rūgtums, tāds galējs nogurums, upuris, nodevība arī. Šī kārtība patiesībā nav pozitīvas un negatīvas nozīmes, tāpat kā arī 9 zobeniem, ja, un 8 arī īsti nav, bet, vienalga, jūs arī atradīsiet citos visādos izdevumos, kur arī raksta šo pozitīvo nozīmi un negatīvo nozīmi. Jā, tad šī negatīvā nozīme var būt tāda, ka, piemēram, attiecības jau ir beigušās, bet tu vienalga turpini viņas turpini vilkt viņas līdzi un neko nedarīt. Šajā attēlā ir redzams, ka debesis ir melnas, taču tur aiz mākoņiem spīd saule, tātad diena jau tuvojās, tā kā jau aust, ja? Tas nozīmē arī, ka mums ir jāsaprot, ka vienmēr, kad mēs esam tādā pilnīgā galējā situācijā, vienalga tik un tā saulīte tur spīd. Un lai arī šis ir tāds desmitnieks, tātad runā par kaut kāda cikla noslēgumu, beigām, arī pievienotajās kavās jūs redzēsiet, ka visi tie zobeni ir sadurtajā mugurā, kurš pats tur viņus vēl dur iekšā, kurš vienkārši guļ pie rakstām galda, ja, bet tas galvenais vēstījums ir, ka cikls kaut kāds ir noslēdzies, mums ir jāmaina savas domformas, mums ir jāsaprot, ka viss šajā dzīvē ir mācību stunda, un ka nevienas arī slimības, kuras mums nāk mūsu fiziskajā ķermenī, viņas nekad nav nejaušas. Viņām vienmēr ir vieta būt, lai mēs kaut ko sāktu no tā visa saprast.